Čau visiem, mani sauc Anna, un šodien mēs tiekamies atkal mūsu Young Media LV podkāstā Jauniešu iespējas. Iepriekšējā epizodē pie mums viesojās Oskars Mucenieks, kurš pastāstīja par diezgan daudzām jauniešu iespējām saistībā tieši ar organizācijām. Ko tās piedāvā, kāpēc būt daļai no jauniešu organizācijas un kāpēc būt aktīvam jaunietim gan projektos, gan brīvprātīgajā darbā, gan arī nosacīt ikdienas dzīvē. Un šodien, ja mēs pagājušajā reizē runājam par projektiem un projektu veidiem un iespējām, šodien pie mums studijā viesojas Sofija, un viņa varētu mums pastāstīt par to, kā tas ir piedalīties projektos, kāds ir tas īstā pieredze, cilvēku pieredze. Un varbūt pašā sākumā, Sofija, varētu mūs iepazīstināt mazliet ar sevi, kas tu esi, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, un ko tev patīk darīt. Čau! Mani sauc Sofija. Šobrīd es mācos bioloģiju un esmu pilna laika students. Un nodarbojos paralēli arī ar visu kādām lietām, ar CNC Academy, es dziedu korī. Esmu visur. Tā ir aktīvs cilvēks. Jā. Pietiek laiks atpūtai? Viss, ko es daru, ir atpūta, jo es to vēlos darīt. Un es pareizi saprotu, jo es esmu dzirdējis no tevis, un skatoties sociālās mēdījos, diezgan aktīvi posto gan par savu dzīvi, studijām, un iepriekš, kad brauc projektiņos, tu esi diezgan aktīvs projektu braucējs, vai vismaz ceļotājs, vai ne? Jā, tagad tā bišķi mazāk, bet iepriekš tiešām bija tā kā 5 projekti gadā, es riktīgi aktīvi braukājos, bija ļoti forši, tagad tā mierīgāk, bet jā. Tā kā mans mērķis tev iztirzāt par visiem projektiem, kur tas bijis. Varbūt tev atminies savu pirmo Erasmus projektu. Kāds tas bija, cik tev bija gadi, varbūt ir kāda spilgtākā atmiņa? Jā, man liekas, neviens savu pirmo Erasmus nevar aizmirst. Sanāk, tas bija 21. gads, ja es nemaldos, man bija 19. Un tas bija rudenī, un es biju Zviedrijā, tādā mazā ciematiņā pie Gēteborgas. Un es tur braucu kopā ar savu draudzeni, kurai jau arī bija iepriekš Erasmus pieredze, un viņa teica, brauc un forši, un tad es pieteicos. Spilgtāk paliek atmiņā tas, ka man bija ļoti augsti. Tā kā tiešām es nebiju gatava tam, ka bišķīt ir jānoliek malā savs komforts. Tādā ziņā Zviedrijā oktobrī, novembrī es vislabāk atceros to, ka tur, kā lai to pasaka, tur vaļā vienmēr bija durvis, un tur tās koka mājiņas, viņām nebija logi normāli aizvērti ciet, un tad tur bija kopīgās dušas, un tu skrēji pāri visai mājai, un tev bija augsti. Es zinu, tā kā varbūt tas nav labākais pirmais iespējas. Yeah. Bet tad es atceros, ka mēs tikko iekāpām lidmašīnā. Un tas nāk, es pazinu vienu savu draudzeni, un tad ar mums kopā brauca vēl, man liekas, 4-5 jaunieši no Latvijas. Un sēžot lidmašīnā pa ceļam, es domāju, es tagad braucu uz kaut kurienes. Īsti nesaprotu, kas tas ir, kā tas izpaudīsies, kā tas izskatīsies. Es tikai zināju, ka būs arī kaut kādi 4-5 jaunieši no citām valstīm, un es zināju, ka mēs paliksim ar viņiem kaut kādā veidā istabiņās kopā. Tēma bija par Eiropas aktīvajiem jauniešiem, bet tā man nebija pilnīgi nekāds iespējas vispār, uz ko es esmu parakstījusies. Bet tās bija tādas excited gaidas, teiksim tā. Un es atceros, ka bija diezgan grūti no sākuma saprast, ko es vispār varu tajā projektā darīt un kā tas ir jādara. Un tad ar laiku es iejutos un sapratu, ka vienkārši ir jārunā ar cilvēkiem. Ir jāsaprot, ka es varu ar viņiem justies ērti. Šeit visi bija, šajos projektos vienmēr piedalās ļoti aktīvi jaunieši. Visi ir diezgan salīdzinoši ekstraverti, visiem patīk runāties. Un tad, kad es izkāpu ārā no savas komforta zonas, tas bija vienkārši iedrošinoši, jo es nejūtos slikti par to, jo mani sagaidīja ar atplastām rokām. Jā. Tas galvenais ir nebaidīties, nebūt tam kautrīgiem stūrītī, gaidīt, kad pie tevis pienāks, vai ne? Bet tu atceries arī savu pēdējo projektu? Kad tu pēdējo reizi esi braukus kādā projektā? Mans pēdējais projekts bija brīvprātīgais darbs Francijā. Sanāk, tas ir jau ilgtermiņa Erasmus. Es sāku ar tādiem nedēļas īsajiem, un tad es sapratu, ka šis ir ļoti forši un tā. Un tad es nolēmu aizbraukt garākā Erasmusā. Es biju 2 mēnešus Francijā, Bordo reģionā, un tur es,
kā lai mēģinu pastāstīt, es strādāju pilī, viduslaiku pilī. Un galvenie darbiņi bija strādāt ar artefaktiem. Un kā tas izpaudās, ka mums bija šķembas no viduslaiku traukiem, mēs viņus mazgājām, un tad mēs skatījāmies, no kura gadsimta tās lauskas ir, un tad vienu reizi mēs pat uztaisījām tā kā veselu vāzi, tā kā no tām lauskām kopā salikām. Jā, un tad mums tā arheoloģi stāstīja, kā var pateikt, kur šī lauska ir no 13. gadsimta, jo tajā laikā izmantoja tieši šādas krāsas, un tad tur bija porcelāna šķīvji vēl ar tiem franču kādas porcelānu fabrikas zīmogu, un tad teica, jā, un šī fabrika bija tā kā veidoja traukus 18. gadsimtā, un tad vienkārši man visu to gadsimtu trauki uz viena galda, kas tik forši. Nu tā. Cik ilgs bija tas projekts? Ja iepriekš bija mobilitātes 5-10 dienas, vai ne? Es pieņemu. Jā. Un cik šis bija ilgāks? Tas sanāk skaitās īstermiņa brīvprātīgais. Ir brīvprātīgo darbi, kur tu vari braukt uz gadu, sanāk 12 mēnešiem, 6 mēnešiem. Šis man bija, man liekas, 6 nedēļas. Bet tāpat daudz ilgāk nekā mazais projekts. Jā. Un tā kā tā sajūta tajos ilgajos projektos tiešām ir tāda, ka tev ir pilnīgi jauna dzīve. Tu esi pilnīgi atrauc no realitātes, un tev ir tā kā pilnīgi jauna ģimene. Tā kā tie cilvēki, ar kuriem tu dzīvo, tie ir tava ģimene, tie ir tevi labākie draugi. Un viss, un tad atbraucot atpakaļ tā kā savā vecajā dzīvē, liekas, wow! Kuras ar šitiem Erasmusiem, tāds ir, ka esmu nodzīvojis 10 dažādas dzīves. Jā, tu teici, ka tu pirmajā projektā brauc kopā ar draudzēm, ko tu zināji. Ir arī bijis projekts, kur tu brauc, protams, ka bieži jau arī brauc arī citi latvieši. Ir bijis projekts, kur tu piesakies, un tu nezini, kas tur būs. Nu, kas brauks kopā ar tevi? Jā, sanāk, pirmajos Erasmusos es braucu ar pazīstamiem cilvēkiem, ar kuriem es jutos droši, bet pēc tam es jau tā kā sapratu, kas un kā, un tam man vairs nebija bail pieteikties vienai. Un tad pārsvarā tiešām pēc tam arī es braucu viena pati uz tiem projektiem, jo es sapratu, ka nav no nekā jābaidās. Vienmēr kādā projektā atradīsies kāds, ar kuru tu vari sadraudzēties, ar kuru tu atradīsi kontaktu, un tev būs labi. Nu, tā kā, ja šā vai tā, tev būs labi tajā projektā. Arī īstenībā, ja tu nevienu līdz galam neatrodi, tāpat tā ir pieredze. Visu tas ārzemēs, ir cita vide. Kāda tev ir galvenā motivācija? Vai iepriekš, vai tagad, varbūt tā ir mainījusies, kāpēc tu brauc šādos projektos? Ko tu gribi no tā iegūt? Nu, mana motivācija vienmēr ir bijusi apceļot pasauli, drīzāk ar projektiem Eiropu, jo, tā, man liekas, ir ļoti labi iespēja tieši jauniešiem, kuriem nav tik daudz finansiālo līdzekļu tieši ceļošanai un kuriem tas nav bijis iespējams līdz šim, tad atkal Erasmus projektos ir tā, ka tev apmaksā ceļu un ēdināšanu un palikšanu, un tev tiešām vienkārši ir iespēja saskarties gan ar kultūru valstī, uz kuru tu brauc, gan ar vienkārši citas kultūras cilvēkiem, kas piedalās tajā projektā. Un jā, bet mana galvenais iemesls un motivācija tiešām bija paceļot, apskatīties citas valstis. Un tad es skatos, no sākuma, kāda ir valsts, vai es tur gribu aizbraukt. Un tad man ir svarīgi, kāda ir tēma. Jo varbūt tā ir kaut kāda Grieķija un sala un skaista, bet varbūt tā ir tēma, kas man vispār nepiesaista. Un es saprotu, ka ka man nebūtu interesanti to nedēļu nodarboties ar to tēmu. Jo Erasmus projekti, tas ir par ceļošanu, bet arī tev ir aktīvi jāiesaistās tajā programmā, ko viņi piedāvā. Un tā kā galvenais arī, lai tiešām tev patīk tas, uz ko tu piesakies. Jā, es pieņemu to apmēram zini, cik projektos tu esi aizbraukusi? Tur būtu baigi jāskaita. Bet diezgan. Un kaut kur ap 10 projektiem, man liekas, jā. Un kur tu parasti atrod informāciju? Vai no draudzenēm, kas man atsūta vienkārši linku, pasties ir, ka foršs projekts piesakamies, vai arī Facebook grupās. Ir Erasmus Plus iespēja Facebook grupas, ir arī nevalstiskās organizācijas, kuras publicē, ka ir iespēja pieteikties tādam un tādam projektam. Drīzāk ir vienkārši jāzina, kur meklēt. Bet visvairāk tās ir Facebook grupas un tādas publikācijas. Kāds apmēram ir tas pieteikšanās process? Es pieņemu, jo tu esi droši vien pieteikusies no dažādiem informācijas avotiem, kas sniedz šo informāciju. Tas ir sarežģīti?
Galīgi nē. Pārsvarā tā ir vienkārši Google formas aptauja, bet man liekas, tas ir bijis pilnīgi visiem projektiem, kuros es pieteicos, vienalga, kur es atradu to projektu. Princips ir tāds, ka tu aizpildi Google formas aptauju, ievadi savus datus, un tad tev pajautā motivāciju, kāpēc tieši tu vēlies piedalīties šajā projektā. Un tad tur visticamāk ir jāpasaka, kāpēc tā tēma tev ir tieši aktuāla, kāpēc tevi tas interesē. Un tad, ja ir kaut kādi garāki projekti vai brīvprātīgo darbi, tad arī visticamāk pajautā CV vai tevi uzaicina uz interviju. Bet īsajiem projektiem tu smuki aizpildi informāciju par sevi un motivāciju. Tātad nav nemaz īstenībā tik sarežģīti, kā vienkārši saņemties, pieteikties, izdarīt. Jā, tas ir tiešām ļoti vienkārši. Un lielākoties jau projekti ir apmaksāti, vai ne? Jo mums arī to teica iepriekšējā epizodē, dažreiz jau jāsamaksā ir par pirmais finansējums biļetēm, bet to tu atgūsti atpakaļ. Jā. Tā ir, vai ne? Jā, viņi pilnībā visu atmaksā. Nu, protams, ir limits. Tev iedod kaut kādu naudas summu, līdz kurai tu vari pirkt biļetes. Nu, tas ir būtībā, lai nodrošinātu, ka tu neceļo pirmajā klasē un tādā garā, bet būtībā ļoti viegli ir nopirkt biļetes tajā nav bezlimits, bet ir robežās pietiekami, vai ne? Jā. Man šeit būtu interesanti uzzināt vairāk par tieši tavām pieredzēm. Un mēs sāksim ar pozitīvā. Varbūt kāds ir tavs labākā atmiņa? Kurš varētu būt tas labākais projekts, kurā tu esi piedalījusies? Labākais projekts viennozīmīgi ir Portugāle, jo tas nav īsais, tas ir atkal garais brīvprātīgais projekts. Tur es arī biju, man liekas, 6 vai 8 nedēļas, un es ar Latvijas dabas fondu, caur Latvijas dabas fondu uzzināju par šo iespēju, un tad mēs bijām 8 brīvprātīgie no Latvijas, un mēs strādājām, lai atjaunotu mežu ekosistēmas pēc viņu mežu ugunsgrēkiem. Un, pēc tā projekta es vienkārši sapratu, kā tas ir dzīvot brīvāk un mierīgāk. Sanāk, tu bez mums vai 2 mēnešus dzīvo pilnīgi citā kultūrā un, negribot, tu viņu kaut kādā veidā arī uzņem tur tik ilgi atrodoties. Un tas viennozīmīgi bija labākais projekts tādā ziņā, ka es varēju tik daudz iemācīties no, dienvidu kultūrām, jo viņi dzīvo tā lēnāk, mierīgāk. Tā kā izbauda vairāk dzīvi, vai ne? Nav steigā. Pirmo nedēļu mēs atbraucām un latvieši tik čakli strādājām. Mums pēc tam portugāļu koordinators pateica, ka mēs šo plānu gribējām tā kā visu mēnesi darīt, un mēs to izdarījām 2 dienās. Tā kā, kāpēc jūs tik ātri visu izdarījāt? Tā kā mēs varam visu darīt slinkāk. Viņi tā kā pat negaidīja no mums to čaklo latvieša uzstāju. Kas izdarīs uzreiz visu, kas ir prasīts. Un tad mēs tā iemācījāmies nomierināties, un viss ir kārtībā. Un tā bija vienkārši diezgan tāda idila. Jā, ir 4 stundas dienā jāpastrādā, bet būtībā pēc tam tev ir pilnīgi brīvs laiks, ko tu vari darīt. Un tādā ziņā tas bija tāds pirmais ieskats pieaugušo dzīvē, kā tas ir, kad tev ir jāpērk sev pārtika, ko arī apmaksāja. Mums deva naudu pārtikai, un mums bija dzīvesvieta nodrošināta. Bet tas arī bija tāds ieskats, kā būtu, ja nebūtu jāuztraucas par tīri izdzīvošanu. Jo tajā mirklī man prioritāte bija, ka es palīdzu dabai, es daru labu videi, un man ir jāatpūšās. Tas ir ļoti forši. Dabūt arī mazu atvaļinājumu nosacīt vai no studijām, vai no darba. Man liekas, tev bija tāds pozitīvs kultūra šoks, ko tu vari izmainīt savā ikdienā. Man bija līdzīgi braucot uz Itāliju Erasmus universitāti, kur mēs ierodamies. Itāļi ierodas pēc pusstundas, vai arī citā reizē viņi neieradās, jo ir lietus. Ko? Un viņi nevar nākt uz universitāti, ja ir lietus. Un tad saprot, mēs varbūt pārāk strikti uztveram laika robežas un tādas norādījumus. Bet labi, tas tāds pozitīvais stāsts, ka dabūju savu atpūtu. Varbūt tev ir kāds trakāks stāsts, ko tāds ir. Kaut kāda reāli traka atmiņa par to, kāds ir projekts vai draugi vai kaut kāda pieredze. Man liekas, visi mani tādā ziņā projektu šausmu stāsti ir vienkārši saistīti ar kaut kādu diskomfortu. Ar to ir jārēķinās. Tā kā, ja tu ceļo nosacīti pa lēto, tad tā kā tu pieciet to visu. Bet, piemēram, es biju projektā Grieķijā un mēs palikām hostelī. Tajā hostelī bija blusas gultās. Tas bija briesmīgi. Man ir fobija no kukaiņiem un tā kā parazītiskiem kukaiņiem. Līdz ar to gulēt gultā, kur mani miegā tā kā apēd, tas bija viens no maniem lielākajiem murgiem. Pārējiem tur tā kā, labi, tā kā odi tev kož.
Man tas bija tiešām Tu briesmīgi. droši vien iedomājies, ka viņi rāpo par tevi, vai ne? Fuj. Bet jā, nu tā kā tas bija tāds, nu, piemēram, tajā pašā Portugālē saslimu ar Covidu. Nu, Tad vienkārši palika iekšā, sanāk, tevi izolēja no visiem, vai kas tev tur notika? nē, es nepateicu, ka man bija Covids. Nē, tas mani neapstādināja. Un tu mācies kurā fakultātē? Tad es mācījos Nē, tagad, kur tu mācies? bioloģiju, jā. Labi pieredze apslēpt vīrusu, kas pēc tam ir. Kurš mēs par to nerunājam? Nē, bet tad vairs Covid nebija tik traks, tas bija 22. gads, te jau bišķi nomierinājās, Jā. viss nebija tik traks. Un neviens Bet man apkārt diezgan nesaslima. tīzli ir saslim projekta laikā. Vienalga vai Jā. Covids vai kas, vai ne, jo tu Jā. droši vien dzirdi, ko visi dara un Nu, vai zini ko kā? var darīt, un tu vai nu sajūties slikti un nejūties tik labi un enerģiski, vai varbūt tev ir jāizolējas, ne tā? Es neizolējos, jo pirmkārt es saku, es nepateicu nevienam, ka man bija Covid. Man ir to Covidu Portugālē vispār ir vesels stāsts. Es pastāstīšu, bet es negribu, lai mani nosoda neviens. Labi? Jo tā kā tas tiešām bija neprātīgi no manas puses, bet sanāk, es saslimu tieši nedēļas vidū, un mums weekendā bija jābrauc uz Porto. Mēs izdomājām weekend tripu uz Porto, un tad es ceturtdien noliekos, un es noguļu 7 stundu dienas, un man ir pilnīgs bezspēks. Es pamostos no napiņa ar tā kā briesmīgākajām galvas sāpēm, kādas man jebkad ir bijušas. Es domāju, nu bļāviens. Un tā kā rītdien mums ir jābrauc uz Porto. Nē, es sarījos pret sāpju zāles, cerēju uz labāko. Nu, nepalika diži labāk, bet man mamma bija sadavusi līdzi Covid testus. Es zināju, ka es uz Porto braukšu šā vai tā. Vienalga, vai man ir Nekas Covid tev vai nē. Nekas mani neapturēja. Un manai aizsardzībai neviens no manis neaplipinājās, tā kā viss ir kārtībā. Mēs aizbraucām uz Porto. Un tad mēs iekārtojāmies mūsu guļamvietā, un tad es ieeju toaletē, sanāk, es sadraudzējos ļoti cieši ar tām vēl 3 meitenēm, mēs bijām tāda četrotnīta, un mēs visus kopā iegājām toaletē. Un es pateicu, meitenes, man liekas, man ir Covids. Es taisīšu Covid testu. Mēs visas 4 stāvam tajā toaletē, gaidām, kad tās strīpiņas tur parādīsies. Un es teicu viņiem, man liekas, ka es tā kā filmās meitenes gaida pregnancy testu, grūtniecības testu rezultātus. Bet, Kopā ar draudzeni. Jā, un mēs stāvējām tajā toaletē kopā un gaidījām. Un atnāca pozitīvs, man bija Covid. Es domāju, bļāviens, ko tagad? Viņām viss bija kārtībā, viņas nebija nedusmīgas, nekas, kā ir. Bet tu jau nevar to ietekmēt. Mēs tāpat visu laiku pavadījām kopā. Vai ir aplipis vai nav? Tur jau tā lieta, vienalga, vai es būtu braukus uz turieni vai nē, viņas tāpat man visu laiku bija blakus. Un tad mēs tāpat gājām tusēties. Labi iztusējāties. Jā, man ir pierādījumi, kā es Porto klubā dejoju ar 40 grādu temperatūru. Un tad pēc tā weekenda es biju pilnībā vesela. Un tāpēc man tiešām šķiet, man tiešām šķiet, ka es nodejoju ārā to Covidu. Ok. Tiešām. Tu viņu iznīcināji ar pozitīvā attieksmi. Jā. Tad tas varētu būt tāds viens. Ir arī vēl kāds cits trakāks. Šis ir tāds slimības. Šis, jā. Ir vēl trakāks. Arī tā pati Portugāle. Tāpēc, ka vienkārši es ļoti ilgi biju un tur tiešām sakrājās visas tās pieredzes, ka mēs strādājām tajā mežā. Un, protams, mēs bijām vasarā, un tas arī ir tieši trakākais ugunsgrēku laiks. Mēs strādājam. Mēs dzirdam, kāds no Latvijas, kā mēs strādājam uz tāda kalna, un mēs dzirdam, ka kaut kur latvieši augšā pasaka, jūs jūtat dūmus? Mēs visas vienkārši sastingstam, paskatāmies vienu uz otru, paskatāmies augšā kalns dūmo. Ir sācies meža ugunsgrēks mežā, kur mēs atradāmies. Jā. Un mēs gājām tā kā pusstundu no mašīnas iekšā tajā mežā uz to vietiņu, kur mums bija jāstrādā. Mēs visi vienkārši skrienam atpakaļ uz mašīnu, aiztinājāmies projām, un visu mēs tā kā vairs neatgriezāmies tajā vietiņā strādāt. Mēs gājām uz citu laukumu strādāt. Tā kā arī meža ugunsgrēks ir pieredzēts. Pat dabas apstākļi, vai nevar ietekmēt. Ir kāds projekts, kurā tu nožēlo piedalīties? Nē, noteikti nē. Jā, es jau teicu, es esmu projektos saslimusi, es esmu saskārusies ar nenormālu augstumu, ar karstumu, ar meža ugunsgrēkiem, ar blusām, ar viss, kas ir gadījies. Tas vienkārši nepaveicās. Jā.
bet neviens no tiem faktoriem, teiksim tā, neietekmēja to, ka es nožēlotu uz turienu aizbraukt. Jā, varbūt tev ir vai nu ieteikumi, vai kaut kas, kā tu varbūt savu attieksmi pagriez, ko darīt vai nedarīt, lai dabūtu to foršāko pieredzi no projektiem. No tā paša brauciena, no tās pieredzes. Es laikam teiktu, saprāta robežās visam teikt jā. Tādā ziņā, protams, ja tu negribi vai kā, bet ja, piemēram, kaut kur visi pārējie projekta dalībnieki iet bišķīt patusēt, ej līdzi. Tas ir tik forši, tu vari iepazīt tos cilvēkus, iepazīt viņu dzīves stāstus. Galvenais vienkārši ir aktīvi iesaistīties un bišķīt izkāpt no komforta zonas. Jo es nezinu, man vienmēr ir tāds gandarījums iepazīstot tos cilvēkus. Es vienreiz runāju ar Luksemburgas projektā, es runāju ar Polijas džeku, un viņš mācījās kļūt par pilotu. Un tad viņš stāstīja visu kaut kādus kodu ciparus, ko nozīmē, tā kā, ja pasaka kodu salonā, tā kā, ka visi darbinieki zina, ko tas nozīmē, bet tā kā, lai neradītu paniku. Un viņš teica, ka viņiem tā kā tajā akadēmijā lidošanas, vai kā tur tas saucās, viņiem mācītos kodus. Un viņš man pateica, ka kods 77 go to heaven nozīmē, ka viss tā kā lidmašīna iet uz leju, jūs tā kā krašosiet. Tas man ir tik ļoti palicis atmiņā. Es to nebūtu zinu. Vienkārši tādi fun faktiņi un citu cilvēku zināšanas no kaut kādām nozarēm, par kurām tu pat nezinātu, kas tur iekšā notiek. Tajos projektos piedalās tik aktīvi cilvēki, tik interesanti, ka galvenais tiešām ir aktīvi runāties. Tev joprojām ir kontakts, varbūt, vai es nezinu, vai tuvas draudzības, vai vismaz kontakts ar dažiem cilvēkiem, ko tu esi braukusi dažos no šiem projektiem? Jā, sanāk Portugālē es iepazinos ar savu šī brīža labāko draudzeni, mēs turpinam draudzēties, un tiešām mēs izdzīvojam visu to kopā, un tas veicina to tuvo saikni ar cilvēkiem. Un, ja tu atrodi projektā kādu, ar ko tev riktīgi saskan, tu zini, ka tu vari tiešām iegūt arī cilvēkus uz dzīvi sev tuvus. Un tad man ir vēl draudzene no Polijas. Viņa dzīvo Varšavā, un mēs joprojām sazinamies, sarakstamies. Un, viņa vienu gadu atbrauc pie manis Jāņus svinēt, un tad es viņai izrādīju Latvijas kultūru. Es viņai pateicu, parādīju, kā vainadziņu spīt, un es viņai uzvilku savus bērnības Jāņu brunčus. Viņai, protams, bija pa īsu, bet vajadzēja taču tautas tērpu viņai. Un tad es aizbraucu pie viņus uz Varšavu. Jā, viennozīmīgi tu vari atrast draugus, ar kuriem paliek kontakts uz mūžu. Bet tu arī brauc ar tādu motivāciju iegūt draugus, vai tas vienkārši sanāk, kā sanāk? Sanāk, kā sanāk. Nevienmēr tu vari. Ir bijuši projekti, no kuriem man nav neviens kontakts palicis, bija forši ar tiem cilvēkiem parunāties tajā mirklī, bet tu jau jūti, vai ar tiem cilvēkiem saskani vai ne, un vai tu vēlies ar viņiem to kontaktu uzturēt. Ir kāds iemesls, kāpēc nevajadzētu braukt kādā projektā? Tas viss ir atkarīgs no tevis paša kā personības. Ja tev nepatīk socializēties, ja tev vajag visur 5 zvaigžņu viesnīcas, vai arī... Ja tu esi slinks. Jā, es domāju, ja tev interesē aizbraukt, tas jau nozīmē, ka tev ir jābrauc. Jo es domāju, ka tie cilvēki, kuriem nevajadzētu braukt, viņi arī par šo neinteresējas, viņiem šī iespēja kā tāda vispār pat neuzrunāt. Jā, man liekas, man diezgan līdzīgi. Jūs arī, man bija pirmais projekts, man bija 16, 15 gadi, un es braucu to motivāciju, aizceļot. Tā kā, ko es arī zināju 16 gados, ko es gribu, bet pēc tam saprotu, tur ir kaut kas vairāk. Jā. Tā kā tas ir diezgan forši. Man šķiet, ka mēs esam nonākuši līdz sadaļai, kur es jau pajautāšu izvērstāks jautājums, bet te tu vari mierīgi atbildēt, cik daudz tu vēlies. Labi. Tātad, labākais ēdiens, kur tu esi mēģinājusi? Tas var būt vai nu kāds traks ēdiens, vai vienkārši kaut kas, ko tāpēc saprat, jā, šis ir labākais ēdiens, ko smādus. Manā pirmajā Erasmusā Zviedrijā viņiem ir tās kanēļbulciņas, viņas tradicionālās kanēļbulciņas. Un viņiem bija oriģināli jāpasūta uz vienu launagu 50 kanēļbulciņus uz visiem. Viņi netīšām pasūtīja 500. Tā bija, bet tas bija tā tik kā labākā labi. Diena ever, ne? Tāpēc, ka tās bulciņas bija tik labas, tik mīkstas, tu jūti to, ka tā mīkla bija no sviesta, tas kanēli un viss. Tu tagad vari apēst kanēļmaizītes? Kanēļbulciņas? Es varu, bet... Jā, es varu, bet neviena kanēļbulciņa nav bijis tā kā tā Zviedru tradicionālā kanēļbulciņa.
Kāda ir bijusi tava lielākā kļūda projekta laikā? Tev ir bijusi kāda, ko tu varbūt esi izdarījusi vai varbūt pat neizdarījusi, un tagad skaties tādu kā mazu kļūdiņu? Tas drīzāk ir saistīts ar to, ka vai nu es paņēmu pārāk daudz drēbes, vai nu es nepaņēmu gana daudz drēbes. Jā, bet tas ir lielākā problēma. Jā, bet tā būtībā ir vienīgā kļūda, ko es būtu veikusi. Tas ir kaut kas, cik labi es pati sagatavoju šim projektam. Jā. Tāpēc, ka arī, ja tu brauc uz projektu, vai nu tu zini, ka tu esi pārliecināts, ka būs kaut kāda ķeza, un tu jūties droši, ka tu to varēsi atrisināt. Un ja tu nevarēsi, tev nāksies to izdarīt, un tad iemācīsies to darīt. Tā kā tādas baigās kļūdas es tiešām neatceros. Vienreiz es Vācijā aizbraucu netīšām uz otru virzienu vilcienā, bet es atbraucu atpakaļ. Redzēju citu mazu miestiņu, un tad braucu atpakaļ. Nav tik traki, jā, bet galvenais ir paņemt zeķes daudz. Būt gatavam visam principā. Jā, galvenais, lai ir gan daudz zeķu. Man šķiet, es varbūt zinu atbildi, ņemot vērā, ko teici. Kura valsts patika visvairāk? Tā varētu būt Portugāla, tā kā tev visas tās ir no Portugāles, vai? Es domāju, ka jā. Jā, man liekas, ka tā bija Portugāle. Kaut gan Grieķija arī man ļoti patika. Bet tās abas kultūras ir ļoti atšķirīgas, līdz ar to es nevaru īsti salīdzināt. Jā. Bet jā, noteikti siltās zemes, ja tur var smuki saģērbties, un tur viņiem ir labas pludmales. Ārpus un Portugālē arī... Jā, vēl viens, kā labāk sagatavoties, ir ņemt līdzi palkostīmu, kas nav viegli atverams vaļā. Jo, ja tu peldies okeānā un uznāk virsū milzīgs vilnis, es pazaudēju savu bikīni augšuņu okeānā. Tas arī bija fantastisks skats, tā arī ir viena no manām kļūdām. Par šo var ļoti labi pasmieties. Bet tā droši vien tas bija diezgan tīzls moments, vai ne? Jā, es saku, galvenais tiešām kļūdas saģērbties atbilstoši. Jā. Uz kuru valstu tu vēl gribētu aizbraukt? Es noteikti gribētu aizbraukt uz Itālijas dienvidiem. Jā, uz Itālijas dienvidiem. Tur man nav bijis projekts. Es tur labprāt aizbrauktu. Vai arī uz pašiem ziemeļiem. Ok, divi kontrastējoši. Okay, tas ļoti labi. Vai tavuprāt viens projekts, vai varbūt tieši tev, vai tev viens projekts ir mainījis dzīvi, vai varbūt dzīves virzību? Jā, tie noteikti visi projekti, kas ir bijuši saistībā ar vides aizsardzību un bioloģiju, jo katrs no tiem projektiem bija grūdienis atkal manā virzienā, kas ir bioloģija un ekoloģija un vides aizsardzība. Jo no sākuma, es gāju multimēdijos un es gribēju būt par žurnālisti, bet tad es piedalījos tajos projektos, un tad, piemēram, kaut vai tajā pašā Portugālē es strādāju ar kokiem, es ravēju ozolus, brutāli sakot. Un tad es sapratu, ka beidzot pirmo reizi pēc tā gada, kad es jau sāku studēt multimēdijas, es sajūtu, ka es daru kaut ko jēgpilnu. Un ar katru projektu, kur bija tas saistīts ar to manu sirdī tuvo tēmiņu, tā kā tas man ar katru reizi mudināja to ceļu tajā virzienā, kurā es šobrīd esmu tagad. Tas ir super iedvesmojoši īstenībā. Tiešām. Jā. Ok, un tagad būs tā kā šis un tas jautājumi. Tādā ātrie. Ok, Erasmus Latvijā vai Erasmus ārpus Eiropas? Tu esi piedalīsies Erasmus Latvijā īstenībā? Nē, es gribētu. Varētu būt interesanti, jā. Es zinu, ka daudz projekti notiek ap Liepājas pusi. Tur ir ļoti skaisti. Bet ir forši aizceļot projām. Jā, tieši tā. Bet ārpus Eiropas arī nezinu. Man ir bišķi bail ceļot ārpus Eiropas, teikšu godīgi. Tas man līdzīgi. Es domāju, kurien gribētu aizbraukt. Jā. Ir daudz braukuši uz Turciju, piemēram, projektos, bet arī man ir bišķīt bail. Jā. Bet vēl ir Eiropā, ko apceļot. Tur jau tā. Tev ir top vietas, ko apceļot. Jā. Īsts projekts vai ilgtermiņa mobilitāte? Tieši man personīgi, es laikam teiktu garš projekts. Tev patīk izbaudīt to vietu. Jā, es saku, tu aizbrauc un tu nonāc pilnīgi citā dzīvē. Tā ir pilnīgi cita dzīve. To nevar salīdzināt ar to, ka tu esi tikai nedēļu. Jo garā projektā tā nedēļa ir kā tikai pirmā diena. Jā, gara un tad jau citā projektā jau dodies mājās, kad vēl neesi neko sas. Jā. Labi, Erasmus projekts pilsētā vai laukos? Laukos. Jā. Man ir bijuši projekti pilsētā, bet
tas nav bijis tik interesanti. Labi, varbūt es vienkārši esmu dabas biologa bērns, bet man ir ļoti patikuši tie projekti, kur mēs dzīvojām mazās mājiņās, vai meža vidū, kalna augšā. Un tad es jutos brīvi, ka es varēju apskatīt visu, kas ir apkārt, un tiešām to redzēt. Jo pilsēta ir pilsēta. Tā kā Eiropā plus mīnus visas pilsētas, labi, nenosodiet, jā, plus mīnus visas Eiropā pilsētas ir līdzīgas. Labi, nav, bet tomēr drīzāk tā daba un tā kultūra, ko tu ieraugi ārpus pilsētas, tas ir kaut kas daudz autentiskāks nekā tas, ko tu pieredzētu pilsētā. Tev patiktu dzīvot viesnīcā labāk, vai arī jauniešu centros, vai tajos hosteļos, vai kojās? Kur tu labāk apmestos? Vai viennozīmīgi viesnīcā ar komfortu. Man liekas, es esmu jau savu izceļojusi ar visiem saviem bedbagiem un augstumu un caurvēju, ka es šobrīd ļoti novērtētu komfortu. Tev labāk patīk aktivitātes ārā vai aktivitātes telpās? Ārā viennozīmīgi, jā. Vai tev labāk patiktu kultūras vakars vai tās visas saliedēšanās spēles, ko bieži vien jāizspēlē projektos ar? Kultūras vakars. Tāpēc, ka kultūras vakari vienmēr ir bijuši tie interesantākie. Jā. Tāpēc, ka mums ir lieka dejot visu kaut ko, man patīk, ka mēs varam likt visiem dejot Genovevu un tad visiem nākamajā dienā sāp kājas. Labi, tad tev ir svarīgs certifikāts vai tas fakts, ka tu aizbrauci, vai tas, ka tu iegūsi jaunas draudzības un pieredzi? Jā, viennozīmīgi jaunas draudzības un pieredze. Tas certifikāts, jā, forši, ka viņš ir, bet tas nav tas, kādēļ es braucu. Tā tiešām ir pieredze un cilvēki. Un, ja tev piedāvā, tad vai tu brauc Erasmus projektā vai paņem gadu pauzi no projektiem, ko tu teiktu? Ja tā nebūtu jādomā par studiju grafiku. Ja nedomāt par studijām, es aizbrauktu Erasmusā. Jā. Un vai tu bez domāšanas teiktu jaunam Erasmusam, jā, vai tu esi cilvēks, kurš grib izplānot, padomāt, apdomāt? Atkarīgs no tā, kas tas ir par Erasmusu. Jo, ja tā tēma ir svarīgi padomāt. Jā, tā kā, ja tā ir tēma, kas man interesē, un tā ir vieta, tad tas viennozīmīgi ir jā. Jā, ok, super. Man liekas, ka tu īstenībā ļoti labi atbildēji uz jautājumu gan par trakiem stāstiem, gan par labām pieredzēm. Un man īstenībā liekas, arī skatoties tos sociālos mēdījus, ne tikai par studijām, bet ceļojumiem, tas labs piemērs tam, kā var apvienot studijas vai censties apvienot studijas ar ceļojumiem un to nosacīt ar Erasmus palīdzību darīt arī budžeta veidā. Tā kā tev ir budžets, tev finansē šo lietu un tur iegūt, kā tu saki, īstenībā motivāciju jaunām studijām. Tiešām to zvaigznī, kāpēc to iesākt. Tas ir ļoti, ļoti forši. Un varbūt mums podkāsts ir arī paredzēts jauniešiem, kuri vai nu nezina pietiekami daudz informāciju par to, vai nezina, kā to uzreiz darīt. Varbūt tev ir kāds novēlējums, ko tu varētu teikt jaunietim, kuram teikt, jā, tev ir jādodas uz šādu braucienu vai uz 5, 10 dienām, vai uz mēnesi, vai uz 6 mēnešiem. Varbūt kāpēc? Kāpēc jādodas? Tas ļoti palīdz. Es nezinu pat raksturam, bet vai pašpārliecinātībai. Tas ļoti palīdz attīstīties un saprast vairāk gan par sevi, gan par cilvēkiem. Es nevaru to paskaidrot, ja cilvēks to nav pieredzējis. Līdz ar to es vienkārši novēlu to pieredzēt, jo tas ir vērtīgi. Un ja tu to aizēji un pieredzi, tad tu sapratīsi, par ko tieši es runāju, kāpēc tas ir tik vērtīgi. Tas svarīgākais ir aizbraukt to darīt, nevis skatīties, kā citi Instagramā liek bildītas un domāt, es arī labprāt aizdarītu. Vienkārši jābrauc. Paldies par novēlējumu. Un paldies vispār par sarunu, ka tu atnāc un veltīji to laiku. Ja man liekas, ir interesanti dzirdēt nevis tikai, ko organizācija pārstāvis saka, ir šīs iespējas projekti, bet kāpēc arī aizdoties un kāda ir tā pieredze. Tiešām paldies, ka tu atnāci. Un, ja arī tu šobrīd domā, vai pieteikties projektam vai nē, tu jau zini, kur mūsu gan Instagramā, gan Spotify linkos meklēt informāciju, kur pieteikties, kur atrast informāciju, kā arī vienmēr var droši rakstīt mums vai citiem mūsu viesiem, ja ir kāds varbūt specifisks jautājums. Varbūt, zini, ka Sofijai interesē ķērpji, vai ne? Un vispār bioloģiju. Tā kā, ja nu ir jautājums par bioloģiju, droši var uzrakstīt, vai ne? Man arī droši var rakstīt. Un, ja tev šī saruna bija noderīga, padalies to arī ar saviem draugiem, kuri vai nu šaubās par savu pirmo projektu, vai tūlīt tajā brauks. Un paldies, ka klausījies Young Media LV podkāsta 2. epizodi, un tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Paldies, ka klausījies!